Tagad es varu smaidīt, es ieraudzīju tev. Abas skrēja dūdodams, divbalīgi karājāja, abijāja domādam. Aija, aija, abijāja domādam. Aija, aija, abijāja domādam. Uz tām brūšu robežām, uz tām brūšu robežām, tur staigāja Dieva dēli, dvēselītes lasīdām. Dvēselītes lasīdām. Dvēselītes lasīdām. Dvēselītes lasīdam, dvēselītes lasīdam.
šeit mūsu Līmbažu baznīcas dārzā. Prieks jūs atkal visus redzēt, un ir jauki, ka mēs arī šajā gadā visi kopā varam svinēt Latviešu dienu. Mēs sāksim Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Sveiki tā, satveriet arī ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bulbas. Ņemiet arī pestīšanas bruņcepuru un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūgšanām un aizlūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētījiem, arī par mani, lai mana muti droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju no svētiem. Tēvs un Dēls, kas ar savām asinīm un dzīvību var aizstāvēt un dzīvību, pieder valstī, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Mūsu šodienai piemīt ļoti liela atbildība. Šī atbildība mums ir nākusi par ļoti lielu brīvības cenu. Latvijas zeme mūžos un daudz gadsimtu garumā ir šķēršojuši dažādi karapulki. Pār mūsu laukiem un pilsētām ir gājuši naidnieki. Mums ir bijuši grūti laiki, zaudējumi, bet mums līdzās vienmēr ir bijusi ticība, cerība un drosme. Šodien mēs esam brīvi. Mēs dzīvojam savā pilsētā, savā brīvajā zemē, Latvijā. Un par to mēs esam pateicīgi. Mūsu uzdevums šodien ir tikai viens – sargāt. Sargāt savu valodu, sargāt savus mājas, sargāt savu dzimteni, ko mēs visi saucam par Latviju. Šovakar svecīšu lāpu liesmās mēs ne tikai kliedējam tumsu, bet šajās mūsu siltajās liesmiņās sildās mūsu tavzemes varoņi. Tie atgādina par to cenu, par kādu mūsu Latvija ir iegūst brīvību. Un tāpēc 11. novembris Latviešu diena, tas nav tikai atceres dienas. Tas ir svarīgs brīdis mums katram un ikvienam. Un mums vienmēr ir jāuzdod sev jautājums, par kādu cenu mēs esam kļuvuši brīvi un ko mēs esam gatavi dot, lai šī brīvība mums būtu mūžos. Brīvība tā nav pašsaprotama lieta, tā nav dāvana, tā ir vislielākā vērtība. Tā ir vislielākā vērtība, ka mēs varam dzīvot zem skaidrām debesīm. Tā ir vislielākā vērtība, ka mums piemīt mūsu ikdienas rūpes, mūsu gaidas, mūsu sapņi. 11. novembris, gan tolaik 1919. gadā, kad Latvijas tauta cīnījās un apturēja Bermontu karavīru. Tās ir mūsdienu cīņas tajā 1991. gada janvārī, kad mēs kopā vienoti devāmies kopībā, vienojoties dziesmās, vienojoties pārliecībā, vienojoties ticībā, ka mēs iestājāmies par kaut ko ļoti svarīgu, mums katram ļoti īpašu, par savu brīvību, par savu zemi, par savu Latviju. Arī Līmbažu novadam ir ļoti svarīgi vēsturiski mirkļi, un vienmēr Līmbažu novadu ir stiprinājuši tās cilvēki. Te gan 1919. gadā, kad šeit Cēsu kaujās līmbažnieks aicinājies sevis mūsu viškarējus Vils Ģelbe. Un Vils Ģelbe ir teiks tādus vārdus, es sevi spulcinot līmbažnieks. Ir piepildījušies tie sapņi, par kuriem ir sapņojuši mūsu tēvi, strādājot Kungrijās. Piepildījušies. Un katru dienu aust jauns, skaidrs, ticībā, drosmē, paļāvībā, rīts. Mēs katrs piepildam šo ikdienu ar saviem mērķiem. Mēs katrs turam rūpi par mūsu Latviju, par to, kā mēs protam, kā mēs saprotam. Un es aicinu ikvienam turēt šo silto liesmiņu, kas šovakar klīvo šeit kopā ar mums baznīcas dārzā, nest cauri ikdienas rūpēm, sargāt kā vislielāko dārgumu un atcerēties, ka šīs liesmiņas
Tā ir mūsu Tēvzemes ticība, tā ir mūsu pārliecība par to, ka Latvijai arī turpmāk ir jābūt brīvai zemei, kur mēs varam dziedāt, smiet, dejot laimē, veidot savus rītdienas sapņus un augt kopā nākotnē labākai Latvijai. Karavīri, zemesargi, jaunsargi un policisti. Šovakar mēs godinām tos, kuri stāvēja par Latviju ar ieroci rokā un ticību sirdī. Viņu drosme ir mūsu brīvības pamats. Brīvība nav dāvana, tā ir izcīnīta, izsāpēta un sargājama. Tas ir mūsu pienākums. Mēs esam šeit, lai pateiktos par drosmi, par ticību Latvijai, par brīvību. Šiem jaunsargiem. Es atceros sevi pirms 25 gadiem, stāvēju tieši turpat, kur šie jaunsargi, un klausījos komandieru uzrunā, noliku svecītes un devu jaunsargu solījumu. Laiks ir pagājis, un sajūta ir tāda, ka tas notika nesen. Tagad es stāvu komandieru vietā un zinu, ka kāds no šiem jaunsargiem pēc gadiem stāvēs manā vietā un turpinās šo tradīciju.
palīga mans baliņis, kā rodziņa nesēņš. Ai, 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 kā rodziņa nesēņš. Tur aizgāja, tur palīga uz tām brūšu robežām. Ai, 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 uz tām brūšu robežām. Tu staigāja Dieva dēli dvēselītes lasīdam. Ai, 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 dvēselītes lasīdam. Atraduši dvēselīti iedin balta villainē. Ai, 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 iedin balta villainē. Ienes klusa pavēdī, guldi Dieva šūpulī. Ai, 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 guldi Dieva šūpulī. Ai, mīļa dvēselīte, karā